Zemnieku saimniecība Pakalni ir viena no lielākajām un vecākajām zemnieku saimniecībām Dricānu pagastā. Šajā saimniecībā strādā kupru ģimene. Īpašniekiem lielu atbalstu sniedz bērni un mazbērni. Kā atzīst saimniece Ņina Kupre, tad sākums bijis grūts. Es strādāju Solhuzā par priekšnieku iecirkņa, šitajā pat iecirkņī, jā. Apstākļi bija diezgan smagi salīdzināši ar citiem iecirkņiem. Man bišķiņ pārmeta to, ka es nedaru, bet es neko te nevarēju labāku izdarīt. Es centos no visas sirds. Un tā mēs gribējām pierādīt, ka mēs, protams, strādāt, bet, jo priekšnieks nav atkarīgs vien no sevis, ka viņš strādā, bet ir atkarīgs tomēr no visiem cilvēkiem. Šobrīd situācija nav palikusi vieglāka, jo goju skaits laika gaitā ir palielinājies. Pakalnos jau kopš pašiem pirmsākumiem nodarbojas ar pienkopību, jo augsnes īpatnību dēļ graudkopība saimniecībai nav piemērota nozare. Mēs visu laiku sākām ar govīm, sākām audzēt un tā arī ar piena lopkopību nodarbojamies. Protams, tas ir smags darbs, bet šitai Latgalē un šitajā stūrī mēs neko citu nevaram, graudus mēs nevaram audzēt, jo te ir ļoti tādas augsnes, kur graudi neaug. Bet zāle padodas un āboliņš ļoti labi aug, ja viņu pārsēj. Arī šī saimniecība cieta zaudējumus laikā, kad bankrotēja akciju sabiedrība Rēzeknes piena konservu kombināts, jo netika izmaksāta nauda par pienu. Jau kādu laiku piens tiek nodot citam kombinātām, bet maksājumu mēdz kavēties. Jāteic, ka šobrīd piena cena ir 18 centīmi par litru, un tas saimniekus apmierina. Laukos brīvdienu nav, vienmēr atrodas kāds vēl nepaveikts darbs. Jāteic, ka arī šobrīd, kad Latvijā ir liels bezdarba līmenis, palīgus laukos ir diezgan grūti atrast, tādēļ saimniekiem nākas strādāt bez brīvdienām. Mums ir 43 kaut kur govis, teles un ataudzējamās 16 ir un teļiņi vēl ir mazie, kas priekšdienām būs govis. Ja izturēsim, nav jau kas strādā, nav jau kas palīdz, izņemot bērnus. Apkārt nav kas iedot ne brīvdienas, nekā dzīvojam un strādājam katru dienu. Ja varat iedomāties, es ceļos katru dienu 4:30 katru dienu, nevienas sestdienas, nevienas svētdienas, nekā man nav. Saimniecība izmanto Eiropas Savienības struktūra fonda finansējumu. Ar tā palīdzību saimnieki varēja iegādāties jaunu tehniku un piena slaucamos aparātus. Lai arī saimniekot nav viegli, Ņina Kuprei pārliecināta, ka laukos neko citu viņi nemaz nevarētu darīt. Laura Volcīte, Andrejs Mežāns, Latgales reģionālā televīzija.